Lielākā video tehnoloģiju izstādē, kas notiek katru gadu septembrī Amsterdamā. Masterfoto pārstāvji ir šeit, un jums pastāstīsim par interesantākām lietām, kas ir redzamas šajā izstādē. Aiziet iekšā, pastaigāsim pa hallēm, un es jums pastāstīšu daudz jaukas lietiņas. Mums visiem ir zināms Godox ražotājs, un šeit viņu standā mēs varam redzēt viņu jauno, teiksim tā, balto seriju, kura ir domāta varbūt pirmkārt iekšmāju kontenta veidošanai, lai mums būtu smukas ierīces, nevis melnie ķieģelīši, bet smukas baltas lampiņas. Un jauna sērija sastāv gan no 60 vatu bicolor lampām, 100 vatu ļoti kompakta lampa, gan arī daži paneļi ar 400, 600 un 1200 gaismas diodiem. Mazākas lampiņas, kā es jau pieminēju, ir divkrāsaina ar temperatūru regulāciju, jeb bicolor, un viņiem ir sava mazā bajonete, jeb viņi nāk ar saviem tādiem smukiem maziem atstarotājiem. Var pielikt lietus sargu, var pielikt dažu veidu izkliedētājus, pat eksistē šāds frenels ar vartiņiem, ar kuru var sašaurināt stāru un dabūt vajadzīgu tā kā gaismas veidu. Protams, lielajiem paneļiem ne tikai ir bicolor, bet arī krāsas. Tas jau nāk ar R-burtu jeb RGB. Un ar šo Godox mēģina ieiet ļoti mazajā, kā es pieminēju, mājas tirgu vai individuāliem blogeriem, varbūt gameriem, lai jums pie datora galda stāvētu kompakta, smuka, balta lampiņa. Un bišķiņ lielākas jaunas balta krāsa lampas ir viņu Lightmons 150 un 300 RGB balta izpildījumā monobloku lukturī. Tiem jau ir S-type, standarta Bovens tipa bajonete, un ar tiem lukturiem jau var tā kā izmantot kaut kādu 80-90 cm softboxu, likt uz normāla statīva, jeb izgaismot bišķiņ lielāko skatuvi. Te mēs varam redzēt pie mazas lampas ar mazu bajonete lanterna tipa izklaidētājs, un vēl zemāk viņam ir spot veida 26 grādu fokusējamais profila tipa tāds uzgalis. Sanāk, kā ar jauniem Godox prožektoriem 150, 300, 60, 100 vatu ar diezgan plašu uzgaļu izvēles variantus daudzumu. Var izgaismot gan normāli savu lielu studiju, gan kaut kādu mazu pašmāju vai ofisa korporatīvu studiju. Godox, skatieties aprakstā, būs saites uz ražotāja lapu uz jaunām modeļiem. Portatīvai satura veidošanai Godoxam ir daži interesanti risinājumi. Viņi izveidoja 60 vatu no akumulatora baroto tādu bicolor lampiņu, kurai ir diezgan pietiekami liela jauda, 60 vati, un daudz aksesuāri līdzīgi kā V1 un 860 zipspuldzim. Bet tā lampiņa, viņa nav tikai no baterijas strādājošā. Te man ir baterija, un te ir parastais tiklu variants. Jeb var to lampu palaist no 220 tikla. Tāpat arī pie tikla adaptera var pielikt E27 cokola štekeri, un tas lampas var baroties kā parastās lustras, jeb kaut kur ieskrūvējamas lampas, lai izgaismotu jūsu telpu, kontrolēt to visu attālināti caur Bluetooth. Mums ir kaudze visādu uzgaļu, kas ļauj fokusēt gaismu, un jau no V1 zināmie filtri, kur ir daudz visādi izkliedētāji, vārtiņi, un tie filtri ar magnetiskiem adapteriem, gumijas spot uzgaļi, jau mums atkal no V1 zināms domu izkliedētājs, kuram ir daži varianti, kā mēs to saspiežam un dabujam dažādā platuma, dažāda veida gaismas izkliedēšanu. Līdz pat šāda veida gumijas fokusējumā adapterā, kuru arī var izstiept un dabūt diezgan tādu šauru fokusēto lecu.
sanāk, ka ar vienu un to pašu gaismu ir kaudze visādu izkliedētāju. Daļa no tiem mums jau ir zināmi adapteri, aksesuāri no V1 Godox dipspuldžu saimes, kas ir, piemēram, AKR1 aksesuāru komplekts. Daļa ir jaunie uzgaļie, un tad pašas lampas ļauj gan no tīkla, gan no USB Type-C, gan no iebūvēta akumulātora darbināt to jebkuros apstākļos. Portatīvais Godox vai stacionārais Godox. Mēs joprojām esam pie Godox stenda, bet tagad runa iet par mikrofoniem. Liekas, ka katrs ražotājs mūsdienas veido kaut kādu piespraužamo mikrofonu. Man ir Rode Wireless Pro, kas ir varbūt labākā un lielākā lieliskā kvalitāte, plus iekšējais ieraksts 32 biti flow jebkuram gadījumam. Bet no citiem ražotājiem ir daudz variantu un daudz līdzīgu modeļu. Bet Godox mums pārsteidza ar saviem jaunumiem. Sāksim ar ļoti kompaktu koferīti, kur ir paslēpti divi ļoti mazie piespraužamie uz magnētiņa mikrofoniņi, kuri var kalpot vienlaikā arī kā kameras puls. Jeb divas reizes nospiež podziņu un kamera sāk rakstīt video. Tad nevajag tur skriet un stiept roku pie kameras, lai to palaist. Plus viņiem nāk tādi gumijas apvalki ar pretvēja tādu švamīti, un ieliekot mikrofoniņu tajā apvalkā, komplekta nāk vēl tādi stikeri uzlimes. Var dabūt tādu sējiņu ar melniem matiem, jeb kaut kas jauks, smieklīgs, ne tikai nopietna filmēšana. Protams, koferis ir ar uzlādi, ja ieliekot ierīces iekšā, notiek uzreiz uzlāde. Kā parasti Lightning, jeb vecajiem iPhoneiem un Type-C jauniem iPhoneiem un Androidiem. Bet par uzlādes variantiem pārsteidza Godox risinājums, kur pats uztverējs ir arī uzreiz uzlādēs koferis, jeb mums pie uztverēja aiz durtiņas slēpjas divi raidītāji ar magnetiskiem turētājiem. Un pieliekot pie uztverēja, viņi uzreiz sāk lādēšanu uztverēja iekšā. Šajā gadījumā mums uztverējs tas ir uzreiz arī uzlādēs koferis. Touchscreen atvieglo parametru pārslēgšanu un uzstādījumu izvēli. Ieejot uz labāku, lielāku kvalitāti, Godox piedāvā risinājumus ar microSD kartē, kur backups tiek rakstīts uztverēja puses uz microSD kartes. Un ērtākai pieslēgšanai viņiem tagad ir divas sērijas, kas ir aprīkotas ar multi-interface karstupēdu hot shoe. Tas nozīmē, ka pieliekot šo uztverēju pie Sony kameras, nevajadzēs pat nekādu vadiņu slēgt klāt. Uzreiz skaņa tiek nodota uz kameru. Protams, šos uztverējus var lietot arī ar citiem kameru brandiem, jo pastāv parastais 35 mm štekeris, lai pieslēgt pie kādā Canon vai Nikona vai pie Fuji kameras. Bet pati ideja, ka tagad var uzlikt uztverēju uz Sony kameras un pataisnu rakstīt, ir diezgan jauka. Daudz mikrofonu modeļi aprakstā mēģināšu salikt saites uz tiem mikrofoniem. Skatieties, Godox inovatīvs risinājums skaņu rakstīšanai priekš jūsu video. Jau kādu laiku mūsu katalogā pastāv Hobbylight LED laitu, LED gaismu ražotājs. Tas ir diezgan stilīgas gaismas, varbūt pēc savā izskata un ar ādas apdari viņi atgādina kaut kādu Hasselblad izstrādājumus, bet redzot tos dzīvājā, mēs varam tikai fascinēties, cik forši un smuki izskatās pašas ierīces, cik intuitīvi ar tām operēt un cik pārdomāts ir katrs moments. Pati sērija sastāv no lielam gaismam un no tādiem maziem mazulīšiem. Sāksim ar lielu gaismu. Tā ir pieslēdzamas dažas baterijas, jeb lampa var būt pilnīgi darbojama no sava akumulatora, vai tiks izmantots AC adapters, jeb adapters priekš ārējas barošanas. Piemēram, dotajā brīdī barošana nāk no bateriju rokturā caur Type-C savienojumu.
Un sanāk, ka no Type-C var bezgalīgi barot to no kaut kāda tīkla adaptora, no datora vai no jaudīga powerbanka. Rokturis šajā gadījumā ir tas pats powerbank. Visi aksesuāri un uzgaļi ir domāti tāpat stiprināties ar magnētiņiem. Viņiem ir sava bajonēte, lai pielikt aksesuārus. Un viens no interesantiem aksesuāriem tas ir Fresnel tipa gaismas, kad var sašaurināt staru un ar to dabūt pēc viņu vārdiem no 3 līdz 6 reizēm gaišāku plūsmu konkrēta fokusēšanas vietā. Mazā gaismiņa ir tikai 8 vati jaudīgā, bet ar to pietiek, lai izgaismot kaut ko uz galda, kaut kādu priekšmetu, dabūt kontrgaismu savam setupam un atkal ar speciālu to Fresnel veida uzgali līdz 6 reizēm palielināt gaismas plūsmas intensitāti, ar to dabūjot vajadzīgajā punktā daudz gaišāku zīmējumu. Pat mazajā komplektā var nākt daudz visādi aksesuāri, piemēram, diafragma jeb īris, visādi prizmas izkliedētāji jaukākai gaismai un, protams, daudz matētie un krasainie filtri. Var izmantot gan portatīvi, gan uz statīviem. Ierīkojot savu video studiju mājas vai ofisā vai kaut kādu luksus telpā, tieši Hobolight ļoti labi pieskan ar savu, kā es jau minēju, tādu ādas apdari un smuku dizainu jebkurai telpai un interjeram. Viņu Gobo uzgalis izskatās kā dārgs objektīvs. Viņu lampas ir fashion veidā, tā teikt. Pat softboxi ir neparasti un ļoti jauki. Runājot par intuitīviem risinājumiem no Hobolight, varam paskatīties uz to pašu Gobo un zīmējuma projektoru, kurš jau pats pa sevi, kā es minēju, izskatās kā jauks 70-200 objektīvs. Tātad pilnīgi uz magnētiņiem viegli turas Gobo turētājs, viegli var izņemt tos filtrus un tad paņemt jebkuru no komplekta esošiem krasu zīmējumiem vai filtriem, ielikt iekšā un ieklikšķināt atpakaļ turētājā. Tad jau var grozīt šo te visu konstrukciju maksimāli ērti, ar jebkuru manikūru paveikto procedūru ar vienu pieskarienu. Hobolight pārsteidz ar savu neparastu kvalitāti. Jau daudz gadus Benro ražotie statīvi ir tā saucamais sweet spots, jeb zelta centrs starp kvalitāti un cenu. Ir redzams fotografs vai video operators, kuram nebija kāda Benro soma vai Benro statīvs. Protams, ir tie, kur izmanto Manfrotto, un mūsu piedāvājumi ir daudz citi statīvi un somas, bet Benro visu laiku bija ideālais un ir ideālais balans, līdzsvars starp cenu un kvalitāti. Izstādē viņi rada daudz inovatīvus risinājumus un jaunus statīvus, kuri būs pieejami nākamgad. Un es varu būtiski 2 vārdus pastāstīt, kas ir gaidāms nākamgad no tik labu un lieliska ražotāja kā Benro. Pilnīgi jaunas foto un video kombinētas, jeb hibrīd galvas, kura vienlaikā var būt kā ballhead, ja noņem šo te rokturi. Un tajā pašā laikā video režīmā mēs varam izlīdzināt horizontu, atvērt loku un izmantot šo galvu kā standarta video galvu. Neticami maz izmērs priekš mums visiem zināmam video galvam. Šie jaunie statīvi nāk tieši satura veidotājiem, kur ne tikai milzīgas kameras liek virsū, bet lielākā daļa kompaktas kameras vai mobilie telefoni stāvēs uz tiem statīviem, vai ļoti advancēti karbona statīvi arī ar hibrīd galvam, kur visa vadība ir koncentrēta uz kreisas rokas. 3 slēdži ļauj regulēt visu to frikšanu, tilt, atvērt, aizvērt, tāpat arī horizonta regulēšanā, lai izlīdzinātu horizontu. Statīvs pieņem gan standarta Manfrotto 501 tipa plaksnes, gan paša galva ir iebūvēti arkas vīsturētāji un plaksni ir iebūvēts arkas vīsturētājs. Tā, lai kameru varētu ielikt gan horizontāli, gan vertikāli. Un ar interesantiem tādiem slēdžiem tu visu var tur aizvērt. Gaidām nākamgad daudz jaunumus no Benro, bet tagad vēl paskatīsimies, kas jauns
somu virzienā nāk no tā paša ražotāja. Šī moda, tas ir Benro meitas uzņēmums, kas ražo augsts ceļojuma fotosomas. Mēs varam redzēt jaunus modeļus un daudz jaunas krāsas, smukas krāsas tieši ikdienu vai profesionāliem ceļotājiem. Katra soma bazēta uz ceļojuma mugursomas, kurai iekšā var ielikt un izvēlēties pēc izvēles kādu no fotoinsertiem. Tas fotosomas varbūt ne tikai daža izmērā, bet atsevišķi līdziņēmamas, un tad paliek tikai izvēlēties, cik apjomīgu somu nepieciešams paņemt līdzi, lai tur ietilps gan jūsu ceļojuma mantas, gan arī visa fototehnika. Mums veikala tas somas pastāv gan tukšas, bez insertiem, gan jau gatavie komplekti. Ja šī moda somas ir bišķiņ dārgākas nekā Benro oriģinālas somas, bet tas ir tieši īsta ceļotāju kvalitāte, lai uzkāptu augšējā kalnā. Līdzīgi arī Tenba. Tas ir Benro meitas uzņēmums profesionālam somam. Viņiem daudz ir top-loader, tādas Dr. Beg, tā saucamas somas priekš videokameram. Viņiem ir tieši profesionālas mugursomas fotoaparātiem, kur iekšā var paslēpt pietiekami daudz tehnikas. Tas ir ļoti augsta kvalitāte. Kas netic, varat atnākt pie mums uz veikalu. Mums parasti ir daudz Tenba somu paraugi, daži paraugi to noteikti ir. Kā arī tas pašas Benro un Šinobas somas gaidām ciemos, lai apskatītu, pataustītu un izvēlēties sev profesionālu, kvalitatīvu, jauku fotosomu vai mugursomu. Tagad mēs esam pie Piggytech stenda. Ir zināms aksesuāru ražotājs, viņam ir gan daudz somas, par kurām mēs pieminēsim dažus vārdus bišķi vēlāk, un daudz jaukie aksesuāri, kā piemēram siksniņas. Rokas siksniņas, gan plecas siksniņas, dažas krāsas. Skatieties, aprakstā būs saites uz mūsu katalogu, kur varat atrast visas tās krāsas un izvēlēties pēc savas gaumes. Visas siksniņas ir pietiekami laba kvalitāte, ar moderniem un jaukiem tādiem šņuriem galā, bet galvenkārt katra siksniņa ir aprīkota ar quick release mehānismu, ka var ļoti ātri noņemt kameru un pielikt kameru atpakaļ. Kad jums siksniņa nav vajadzīga, pie kameras paliks tikai mazs klipsitis, bet pieknādējot, pieklipsējot to pie siksniņas, var tad uzlikt to uz rokas un droši pārnest savu kameru. Cik nebūtu nepieciešams precīzi pieskarties pie jūsu kameras vai pataustīt touchscreenu, kad jūs operējat ar mobilo telefonu vai ar mūsdienas kameru, bet nāk ziema un bez riktīgiem cimdiem nevarēs vairs operēt ar kameru ārā. Piggytech jau sen piedāvā profesionālus cimdus, kuriem var atvert pirkstus, piemagnetizēt tos galiņus un tad pilnīgi brīvi taustīt kontroli kamerai gan podziņas, gan touchscreenu. Un šogad viņi rāda jaunu, jaudīgāku modeli, kuriem var vienu reizi atvērt un dabūt ārā pirkstus operācijai ar kaut kādiem elementiem, un tad otru reizi atvērt un dabūt ārā jau gala pirkstus. Uz -20 noteikti šādi cimdi izturēs. Ir tīpaši tādēļ, ka viņiem ir iekšējā apsildē. Tur ir baterijas elements, kuru var vēl pieslēgt pie powerbanka nepārtrauktai uzlādēšanai, un 3 jaudas pakāpieni, lai elements piesild bišķiņ gan jūsu pirkstus, gan plaukst augšpusi. Tātad ar šādiem cimdiem var tieši operēt kaut kādu ilgu filmēšanu vai fočēšanu, piemēram, stāvot kaut kur skatuvēs, filmēt koncertu vai sporta notikumu, vai vienkārši ikdienas pastaigā ar fotokameru pa pilsētu, būt pārliecinātam, ka pēc pogas taustīšanas uz kameras jūsu pirksti neatsals. Skatieties pie mums Piggytech izstrādājumus. Un tagad mēs tiekam līdz Piggytech somam. Viņam ir gan lielas
funkcionālas mugursomas ceļojumiem, ikdienai, kur paslēp savu fototehniku, tā arī ļoti kvalitatīvas un funkcionālas jostas somas. Protams, viņi visi bišķiņ kopē no Peak Design, jo tādi amerikāņu ražotāji, ka Peak Design iet visiem priekšā, un tad Pigitech kvalitatīvi lētāk piedāvā savas alternatīvas. Dažreiz viņiem ir pilnīgi unikāli izstrādājumi, kā piemēram lielā jostas soma ar daudz fotonodalījumiem iekšā, plus stiprinājums statīvam un atsevišķā kabātā priekšā. Tad mēs tiekam līdz lielam Pigitech mugursomam, kur var paslēpt ne tikai fototehniku, bet arī daudz mantas, un tas somas ir pēc platuma regulējamas. Kad jums vajag kaut kādu nelielu daudzumu ar mantām paņemt līdzi, viņu var aizvērt un padarīt pietiekami kompaktu, savukārt ar atvērtu papildus nodalījumu, te kaut kādi papildus 5 vai 7 vai 10 litri ar mantām var vēl paslēpties. Viņiem ir gan mazais, gan lielais variants tai travel fotosomai ar fotoinsertu un, protams, piekļuvē mantām vai kamerām no visam pusēm. Tas somas ir aprīkotas gan ar fotocube, fotoinsertu, kuru var izņemt un izmantot atsevišķi, piemēram, pārlikt to kaut kādā ceļojuma soma. Gan pati mugursoma ir aprīkota ar sadalītājiem, lai salikt visu savu fototehniku tīri šeit. Protams, laptop nodalījumi un daudz citas funkcionālas lenses, stiprinājumi, kabatas katrai tai somai. Kopumā Pigitech izstrādājumu daudzumu un variantu diezgan daudz. Man aizmugurē ir profesionālas kalnu ceļojumā vai tieši traveling, tādas lielas somas. Mums priekšā ir pilsētas ikdienas somas, kur var paslēpt kameras. Jostas somas, profesionālas mugursomas, daudz variantu, visi ir mūsu katalogā, daudz kuri ir arī mūsu veikala kā paraugi. Nāciet tos pataustīt, pačamdīt, piemērīt uz muguras. Varbūt tas būs jūsu nākamais kompanjons jūsu ceļojumos ar fotokameru. Ja jūs sekojat mūsu YouTube kanālam, jūs jau redzējat, ka nedēļu atpakaļ es stāstīju no Berlīnes izstādēs par DJI jaunumu Neo mazais iekštelpu drons ar propelleru aizsardzību, tikai 135 grami svara, kuru var vadīt gan no mobilajā, gan no puls. Un tagad mēs varam redzēt DJI standā, IBC izstādē viņu nesen palaistu jaunumu DJI Mini 4K. Tas nav Mini 4 Pro, kurš ir viens no populārākajiem DJI dronu modeļiem. Tas ir viņu atvieglota, samazināta versija Mini 4K drons. Tas nosaukums runa pats par sevi. Šis drons prot filmēt tikai 4K izšķirtspēja, viņam ir standarta frame rate 30 kadri sekundē, nevar baigi izpausties ar citiem parametriem, viņš ir neticami lēts salīdzinājumā ar 4 Mini Pro, bet kāpēc? Ne tikai tādēļ, ka viņam vienīgā izšķirtspēja 4K, bet pirmkārt viņam nav praktiski nekādu sensoru, lai izvairīties no šķērsliem. Priekšā ir kaut kādi divi caurumi, vai tas ir ventilācijai, vai tas ir kaut kāda ultraskaņas sensori. Man grūti pateikt, bet iekšā tur nekas nav. Tas nozīmē, ka tāpat kā Neo nav aprīkots ne ar vienu sensoru, lai sajust, ka jūs gribat ielidot kaut kāda krūmos vai kaut kāda sienā vai aizķert koku. Tāpat arī Mini 4K nav aprīkots ne ar kādiem sensoriem. DJI apgalvo, ka bišķiņ ar savu priekšējo kameru drons spēj redzēt un pamanīt kaut kādus šķērsļus un apstāties. Bet tomēr, kad nākamajam dronam Mini 4 Pro ir visur apkārt stereo kameras, lai ieraudzītu šķērsļus un apstāties, tad šie mazie modeļi, viņi domāti, tā teikt, akurātai vadīšanai, lai jūs speciāli nenospiestu džostiku uz priekšu gadījumos, kad priekšā ir kaut kāds koks vai siena vai žoks. Mini 4K nāk divas komplektācijas ar parasto kontroleri un kombo komplektācija ar papildus baterijām.
Tāpat arī sver zem 250 gramiem, ka viņam nav nepieciešama pilota licence, tikai reģistrācija. Cerams, ka drīzumā viņi parādīsies veikalā un būs iespējams iegādāties gan Neo, gan Mini 4K drona modeli. Tāpat arī nedēļu atpakaļ video atskaites no Berlīnes stāstīju par Lexar kartēm, kā viņi tikko palaidīja jauno SD Express kartiņu ar neticamu rakstīšanas un lasīšanas ātrumu līdz 1000 megabaitiem sekundē rakstīšanā un 1700 megabaiti sekundē lasīšanā. Bet šoreiz mēs varam redzēt citu Lexar jaunumu, par kuru viņi nesen bija sludinājuši ziņojumos, ka tas ir alumīnija vai magnēziuma korpusa karte. Tas ir pirmā pasaulē SD karte, kura ir ar metāla korpusu. Tas ir joprojām UHS-2 ātrums, 280 megabaiti sekundē lasīšana un 180-200 megabaiti rakstīšana atkarībā no sērijas, bet šeit akvārijā viņi rāda, ka tā alumīnija karte ir tiešām izturīga pret visiem un jebkuriem apstākļiem, un kad nākamreiz jūs brauksiet uz Burning Man, filmēt kaut ko vai fočēt, tā karte noteikti izdzīvos. Un atkal atgādināšu, ka iepriekšējā video ar atskaiti no Berlīnes stāstīju par jaunajiem Lexar SSD diskiem, kuru var pieslēgt pie mobila telefona, pie jauna iPhone un pat taisno rakstīt uz turieni materiālu. Tātad nedēļas laikā 3 jaunumi no Lexar ražotāja. Dotajā brīdī mēs esam pie Viltrox stenda, un viņi rāda, cik plašs sortiments viņam tagad ir autofokusu objektīvu uz APS-C, jeb crop kameram, priekš dažiem ražotājiem tādiem kā Sony un Fuji. Mums veikalā ir ļoti populāri Viltrox objektīvi 75 mm ar diafragmu 1,2, kas ir arī demo modelis veikalā, kuru var pamēģināt, un 27 mm 1,2 objektīvs ar ļoti gaišu diafragmu priekš Fuji un priekš Sony. Nāciet pataustīt tos objektīvus, uzlikt uz savas kameras, vai varat paskatīties kaut kādus review YouTube un uzreiz sūtīt tos brīnumaini gaišus objektīvus pa ļoti pieejamu cenu un ar labu kvalitāti. Viltrox piedāvā, protams, ne tikai autofokus objektīvus. Viņiem ir gan lampiņas, gaismiņas LED, gan uzlādējamas baterijas, plus daudz kvalitatīvu video objektīvu, bet šie autofokusa mazulīši ir tieši tā lietiņa, kura noderīga praktiski katram, kam ir Fuji kamera vai Sony crop kamera. Runājot par kvalitatīvu apgaismojumu, Nanlights piedāvā daudz inovatīvus risinājumus. Gadu atpakaļ no tās pašas izstādes es stāstīju par FC500 un 300 lukturiem. Tie ir populārie lukturi, kuri visu laiku ir mūsu sortimentu un piedāvājumā bicolor. Un nesen viņu saime pievienojas 120 vatu ļoti mazie kompaktie lukturi. Bicolor FC120B ar ārējo barošanu, ar tālvadību, kompaktie ar savu mazo bajonetu savienojumu. Tas nav bovens, tas ir viņu mazais savienojums, bet viņiem ir arī pārējais uz lielu bovens savienojumu. Un tagad viņi rāda jaunumu, kas ir 500C, arī FC sērijas lukturis, kurš vairs nav tikai bicolor, bet tas ir RGB pilna krāsa lukturis ar iespēju izvēlēties ne tikai gaismas temperatūru, bet jebkuru krāsu ar pilnvērtīgu bovens savienojumu. Un tad var likt gan Nanlight Fresnel adapterus, gan jebkuru softboxu. Un tam lielam 500 vatu lukturim jau nāk pieteikami liels barošanas bloks, kā arī izstādes laikā viņi rāda bateriju bloku, kur no 2 lieliem V-mountiem var palaist šo lukturi arī bez elektrības. Bišķiņ profesionālāka sērija no Nanlight, tas ir viņu Forza sērija. Mums nomā ir gan Forza 300 vatīgā, Daylight balta gaisma, gan 500 vatīgas un pat 720 vatīga gaisma. Jūs varat paņemt uz nomu jebkuru no tām Forzām un pārliecināties par to gaismu kvalitāti. Viņiem visiem ir ārējie barošanas un vadības bloki, tad augšu uz statīva būs pacelta tikai galva, kas sevi ietver
ventilatoru, LED elementa dzēsēšanai un pati korpusu, bet viss smagums paliek lejā. Ar šo droši var tas Forza gaismas pārcelt, tā teikt, overhead, jeb uz kaut kādu būmu starci un gaismot pa pareizo no augšas uz leju. Nanlite sortimenta, protams, ir arī daudz citi gaismas lūgturi. Pirmkārt, tas ir pavaciūb trubas un zem atsevišķa zīmola nosaukuma Nanlux viņiem ir profesionālas cinema gaismas, par kuriem varbūt mēs kaut ko pateiksim vēlāk. Pie Canona mēs varam redzēt uzreiz divus jaunumus vienā. Pirmkārt, tas ir 35 mm RF savienojuma 1.4 diafragmas atvērumā objektīvs. Iepriekš mums bija pieejams no Canona tikai RF savienojuma 35 mm 1.8 objektīvs, kas ir uzreiz makro un IS ar stabilizāciju. Un šajā gadījumā mums ir 35-1.4 objektīvs, klasiskais, kas bija ļoti populārs ar iepriekšēju EF savienojumu. Viņam ir VCM abreviatūra, tas ir saistīts ar jauniem motoriem, kas ļoti labi pielāgoti gan foto, gan video. Un, protams, rokas man ir R5 Mark II jaunas paudzes labākais fotoaparāts no Canona. Jauns Mark II ir aprīkots ar daudz jaunumiem. Pirmkārt, sensoram ir labāka jūtība pret apgaismojumu un lielāks nolasīšanas ātrums. Pirmkārt, tas nodrošina, ka rolling shutter ir uz 40% zemāks, jeb kustinot kameru filmēšanas laikā, vertikālas līnijas paliek vertikālas, nevis liktas. Un kamera spēja ar savu dubulto procesoru nolasīt daudz ātrāk attēlu un spēja līdz 30 kadriem sekundi fočēt ar elektronisko šateri. Ja jūs varat nospiest pogu un dabūt 30 kadrus, 30 rāvus uz kartiņu. Daudz uzlabojumi ir tieši autofokusa režīmā. Pirmkārt, ar aci var tad sekot un kontrolēt autofokusu. Sakalibrējot sensoru pret savu aci, var kustināt tikai ar ziliti un sanāk, ka kamera sekos kadra iekšā, kur jūs skatāties viewfinder iekšā. Ja, piemēram, ir daudz objekti, daudz cilvēki vai daudz mašīnas brauc, jūs varat izvēlēties, uz kuru nofokusēties. Tāpat ir daudz jaunas funkcijas, kā Action Priority, kad kamera ar savu AI algoritmu var atpazīt, kur, piemēram, spēles laukumā pārvietojas bumba, un tad nofokusēties tieši uz tiem cilvēkiem, kur dotajā brīdī notiek kaut kāds actions. Var reģistrēt sejas, un tad jebkura pasākumā kamera atdos priekšroku un fokusēties uz izvēlētām sejām. Kamerai ir pre-recording tagad līdz 2-3 sekundēm video režīmā. Kamera spēj ierakstīt buferī, un kad jūs nospiežat rekordu, tad iepriekšējās sekundes jau paliek ierakstītas kartē. Un arī fotorežīmā nospiežot fočēšanas podziņu, pussekunde iepriekš kamera jau sāks fočēt bursts, jeb sēriju fotografijas, tad jūs nepalaidīsiet to momentu, kas tikko notika, un jūs paspējat nospiest podziņu. Kamera ir aprīkota ar jaunu bateriju. Dotajā brīdī tas ir LPE6, mums zināmas ļoti izplatītas baterijas, tikai tagad ar P burtu tā baterija. Noteikti paies kāds laiks, kamēr ķīnieši atkārtos to čipu kodējumu un alternatīvas baterijas un uzlādes ierīces parādīsies tirgu. Un, protams, tur ir kaut kādi jaunumi par jaunu interfeisu, ar kuru aprīkota tā kamera, par to, ka tagad mums ir lielais HDMI pieejams ārējā signāla ierakstīšanai vai monitora pieslēgšanai. Un tagad kamera spēja rakstīt video līdz 60 kadriem sekundē, 8K izšķirtspēja. Jauna kamera noteikti tas būs paraugs parametriem, paraugs jaudai un ko var izspiest no fotokameras. Protams, katram ražotājam, gan Nikonam, gan Sony ir savi flagmani, un Canonam R5 Mark II uz dažiem gadiem paliks viņu labākā un krūtākā kamera. Pie Sigma stenda mēs redzam uzreiz arī divus jaunumus. Tas ir jaunie divi zoom objektīvi. Pirmkārt, 28-105
2.8 nepārtraukta diafragma. Mums ir zināmie objektīvi no Sigmas 28-70 un 24-70, abi 2.8 nepārtraukta diafragma, bet šeit ir 28-105, daudz garāks diapazons. Sanāk, ka no 70 līdz 105 mm mums pievienojas 35 mm. Tas jau ļauj paņemt normāli kaut kādu portretiņu bišķiņ tuvāk pareiza kadrējuma vai reportāžas gadījumā bišķiņ pietuvināt kaut kādu kadriņu. Un, jā, tas nav 24 mm, bet parasti ir zināms, ka 24 mm ir bišķiņ kropļojums stūros. Tātad uz 28 mm bilde būs vairāk pareiza un taisna. Ja Tamronam ir 35-150 objektīvs, tas nozīmē, ka Tamrons var dot vēl bišķiņ šaurāku lenci platajā galā, bet bišķiņ tālāku lenci zoom pietuvinājuma galā. Sigmai šajā gadījumā objektīvs ir daudz kompaktāks un cenas ziņā arī viņš saka, ka būs bišķiņ pāri 1000 par tik universālu objektīvu. Te mums priekšā tāda pati izmēra stāv vēl viens zooms, varbūt viņi ir izmantojuši vienu un to pašu korpusu, kas ir 28-45 mm. Tātad ļoti šaurs zoom milimetru diapazons, 28-105 un tur 28-45 mm, bet viņš ir 2.8 diafragmas atvērums. Ļoti gaismas spējīgs objektīvs kaut kādiem pasākumiem, kaut kur tumšos apstākļos, kur vajag tieši izvilkt visu no esošā apgaismojuma, vai, piemēram, maksimāli izblurēt aizmugurēju fonu, pieliekot kaut kādu tumšu filtru priekšā. Tātad mums uzreiz divi jaunumi 28-45 un 28-105. Tie jaunie objektīvi jau ir iepriekš pasūtīti, drīzumā parādīsies veikalā. Abi nāk gan uz Sony E-mount savienojumu, gan uz Panasonic L-mount savienojumu. Tad gaidām, ka tuvākā laika būs iespējams atnākt un pamēģināt šādu objektīvu pie mums veikalā, uzlikt virsū savai kamerai divi jaunie Sigmas objektīviņi. Amaran ražotājs ir zināms ar savām gaismām un gaismu aksesuāriem. Kādreiz iepriekš varēja teikt, ka Amarans ir ražots by Aputure, jeb tas ir meitas uzņēmums Aputure zināmam apgaismojuma ražotājiem. Tagad tā kompānija juridiski joprojām pieder Aputure, bet tik tālu atdalījies no Aputure, ka tas ir pilnīgi neatkarīgs brands tieši satura veidotājiem. Aputure aizgāja uz augšu, uz kino apgaismojumu, priekš televīzijas, ļoti jaudīgas, ļoti lielas lampas, bet Amarans tas ir tieši, tā teikt, mūsu līmenis, jebkuram kontenta veidotājam, mājas studijai vai korporatīvai studijai ir daudz lampas. Iepriekš tas bija mazas 60 vatu lampas, Bicolor un Daylight. Tad parādījās pakāpeniski 100 un 200 vatu lampas, un tagad mums veikalā ir 100 un 200 ar S-burtu, kas nozīmē superior kvalitāte, jeb uzlabota kvalitāte pašai gaismai. Un mums priekšā ir 150 un 300 vatu C, jeb krasainas lampas. Lai pamēģinātu to lampu, mums noma ir 2-300 krasainas. Tad, ja kas, varat paņemt to uz nomu, pamēģināt kā gaismu ar balto gaismu, kā dot rezultātu kādu krasainu, luktu krasiņu ieslēgt, un tad var gaismot uz sevi ne tikai baltajā, bet arī RGB, jebkura izvēlētē no 16 miljoniem krasam gaismiņā. Amaran ir zināms ar saviem zobeniem, kas ir tāpat kā PowerTube, darbojas no baterijām, un visiem lukturiem ir ne tikai laba kvalitāte, bet tagad viņi aktīvi piedāvā kā no aplikācijas, no telefona, pa bezvadu, pa Bluetooth var vadīt vairākas lampas vienlaikā, regulējot viņiem parametrus, uzstādot krāsas, gaišumu, sadalot grupas un tā tālāk. Pietiek pieslēgties ar telefonu pie vienas lampas, un tad visas ierīces savā starpā dala to signālu pa savu iekšējo, kā to sauc ražotājs, SIDUS link protokolu, ar šo nodrošinot, ka visas lampas, cik daudz tur nebūtu, strādātu no vienas ierīces.
un ne tikai no telefona, bet arī no datorā var to kontrolēt. Pirmkārt, laba ziņa, ka ne tikai var taustīt kaut kādas spiest podziņas un regulēt uz ekrāna, bet izmantojot ārējus kontrolerus, kā piemēram Steam Desk, kuram var ieprogrammēt kaut kādas scenas, no tā kontrolēt gaismas. Un Steam Deskam ir pat atsevišķa sadaļa, kura saucas Amaran Controller, un tā sadarbojas ar Amaran programmatūru. Tad sanāk, ka ar vieglu pieskarienu pie Steam Deska, mainot apgaismojumu krāsu savam datoram iekšpusē vai, piemēram, aiz monitora, var vienlaicīgi kontrolēt arī savu studiju. Tad var iedomāties, cik viegli būs filmēšanas laikā ar vienu pieskarienu mainīt situāciju apkārt sevis. Vai nu padarītu dramatisku, vai ar baltu apgaismojumu par nopietnu. Tad Amaran cieši sadarbojas ar datorā esošo iekšējo programmatūru un ar ārējiem kontroleriem un ļauj kontrolēt, kā es pieminēju, lielu lukturu daudzumu un vienlaicīgi dažus lukturus, kas var stāvēt jums apkārt. Un cik Amaran cenšas piedāvāt aprīkojumu jebkuru satura veidotājiem, tad mēs redzam, ka viņi parādā ar demonstrāciju, ka podcastu studijā var novietot attiecīgo aprīkojumu, kā pie spēļu datorā var uzlikt paneli un izgaismot savu telpu. Tāpat arī ārā paņemt portatīvas ierīces un uz mani tagad gaismo Amaran softbox no augšas. Jebkurai gaumei Amaran gaismas tas ir tieši dotajā brīdī tas sweet spot starp kvalitāti, tālvadību, cenu. Un mums veikalā ir uz vietas gan viņi visu paraugi, lai uzreiz paskatīties un iegādāties kādu. Gan es jau pieminēju, ka Noma ir jaudīgas 300 vatīgas krasainas lampas. Aiziet skatieties Amaran. HoloLens stenda mēs varam redzēt mūsu mīļākus piespraužamus mikrofoniņus. Neskatoties uz to, ka pats es lietoju Rode mikrofonu dotajā brīdī, bet man ļoti patīk viņu jaunā M2 sērijā, kur ir ļoti kompakti mazie magnetiskie mikrofoniņi. Daži uztverēji Lightning Type-C vai kombo komplekti, kur uzreiz nāk diva veida uztverēji gan uz Type-C, jeb jaunajiem iPhone'iem un Androidiem, un uz Lightning telefoniem. Uzlādējami koferīši, kompaktie mikrofoniņi, labā aktīva trokšņu slāpēšanā, tad viss, kas ir nepieciešams no mikrofona mūsdienas satura veidotājiem. Protams, viņiem ir arī profesionāla sērija ar Lark Max mikrofoniem, un joprojām ir piedāvājums aktīvs, kur viņi uzreiz dod divus vadiņu mikrofoniņus kopā ar komplektu, jeb tāds Lark Max kombo. Tie mikrofoni mums jau ir zināmi, ir pat nomas piedāvājumā, lai pamēģinātu to paņemt pie sevis mājas vai kaut kur uz filmēšanas laukumu un pārbaudīt, kā tie filmē un kāda skaņa ar viņiem iet. Visu laiku ir mūsu veikala piedāvājumā. Skatieties aprakstā uz HoloLens mikrofoniem. Bet, protams, HoloLens ir zināms ar savam video bezvadu tehnoloģijām, un šeit viņam ir kaudze ar jaunu Pyro bezvadu video sistēmu, kura var laist cauri 4K signālu. Pirmkārt, tas ir Pyro H, jeb HDMI sērija, kura ir arī mums Noma, lai to pamēģinātu, kā tas darbojas. Pyro S, jeb SDI sērija, kura var laist cauri ne tikai HDMI, bet arī SDI signālu. Un Pyro M, jeb monitor sērija, kur ir monitors ar iebūvētu universālu raidītāju uztverēju, jeb transceiveri. Tad sanāk, ka jebkura kombinācija raidītāji savā starpā uztverēji vai ar monitoriem var kombinēt, lai dabūt no kameras caur raidītāju video uz monitoru attālināti pilna 4K izšķirtspēja. Tas ir HoloLens bezvadu risinājumi. Kad jūs filmējat kaut ko pats vai organizējat pasākumu viena persona, tas, protams, ir viegli, nav ne ar vienu citu jākomunicē un jāsaskaņo, ko darīt. Bet, kad jūsu komanda aug, paliek aktuāls variants, kā sazināties savā starpā. Un mēs jau runājam un stāstījām gadu atpakaļ no izstādes par HoloLens bezvadu austiņu risinājumiem, jeb interkom risinājumi, kad jūs varat sarunāties ar saviem komandas biedriem un saorganizēt kaut ko savai komandai iekšā kādā attālumā. Bet te viņi uzlaboja savu sistēmu, tas ir parasta C1 Pro austiņu sistēma, kā tagad nāk šāds hubs, jeb routeris,
kas var uz sevis savienot līdz 20 austiņām. Un savienojot divus routerus, jūs varat dabūt 40 austiņas, jeb 40 cilvēki var vienlaikā sarunāties savā starpā. Protams, te ir grupas, lai sadalītu 40 cilvēkus, un lai nebūtu tā, kā viens jociņš ir dzirdams visiem 40 klausītājiem. Bet interesanta feature, ka cilvēks, jeb austiņas, var pāriet no viena huba uz otru. Viņi sauc to par roamingu, kad var iedomāties, ka milzīga halle vai divas halles savienotas ar divām ierīcēm. 40 cilvēki strādā lielā pasākumā organizēšanai vai filmēšanai, un viņi brīvi var pārvietoties starp abām hallēm, nevienu brīdi nepazaudējot savienojumu. Solid.com un Holyland attīstā savu bezvadu austiņu interkom produkciju, un daudz risinājumi, gan lēti, gan dārgie, viņiem pastāv. Pat dažreiz mums uz vietas ir kāds no komplektiem ar 4 vai 6 austiņām. Skatieties aprakstā saiti uz bezvadu risinājumiem. Pie Atomos mēs arī redzam daudz interesantas lietiņas. Protams, pirmkārt, tas ir video filmēšanai domāti arī monitori, kuriem ir dažādas īpašības. Pēdējais jaunums tas ir Shinobi 2. paudzes mazais monitors, kurš ir ļoti gaišs, rada HDR līdz 10 bitiem video signālu, un viņam ir touchscreen, lai kontrolētu kameru, jeb viņš prot kontrolēt kameras parametrus, rakstīšanu un autofokusu no sava liela ekrāna. Var teikt, tāpat kā pieskarties pie kameras ekrāniņa, tikai uz daudz lielākā izmērā. Ir parādīts Ninja monitors, kas mums arī pastāv nomā, lai to pamēģinātu vai ierakstīt iekšā savu video materiālu. Ar Ninja monitoriem ir iespējams ierakstīt iekšā materiālu kvalitatīvāk nekā to spēj izdarīt kamerā. Cik ir zināms, RED patentu dēļ kamerām nav atļauts, vai kameru ražotājiem nav atļauts rakstīt iekšā kameras nekompresētu RAW materiālu bez kvalitātes zudumā. Tikai RED var izdot patentu, un zem tā patenta daži ražotāji spēj to izdarīt, kā piemēram DJI Ronin 4D. Bet, ja dabūt ārā no kameras caur HDMI signālu pilna izšķirtspēja un pilna kvalitāte, tad ar ārēju rakstītāju, kā Atomos Ninja, var to ierakstīt ProRes formātā. Un pieliekot pie monitoriem tādus paplašinājumus kā Atomos Connect, var uzreiz streamot to materiālu uz internetu. Pieliekot tādu paplašinājumu kā Atomcast, var pārslēgties starp 4 avotiem, un tad monitors pārvēršas par tādu nelielu montāžas studiju. Ar šādu paplašinājumu telefons kalpo kā ekrāns, kā monitora ekrāns, plus atmiņa, kurā rakstas materiāls, un streamošanas ierīce. Jeb standarta monitoriem jums ir ekrāns, jums ir kaut kāda iekšējā atmiņa vai pieslēdzama atmiņa, lai ierakstīt materiālu. Ninja Phone gadījumā jūsu telefons kalpo kā kvalitatīvs HDR ekrāns un prot iekšā ierakstīt 10 bitus ProRes formātu, pie tam arī streamot to pašu materiālu. Sanāk, ka jūs maksājat tikai par procesoru, bet nemaksājat par ekrānu un interfeisu un programmatūru. Tas Ninja Phone saucamais koprocesors, jeb ierīce, kas palīdz apstrādāt ienākošu HDMI un to atspoguļot telefona ekrānā vai planšetes ekrānā un ļauj ierakstīt tajā planšete vai ekrānā materiālu un vienlaicīgi streamot. Sanāk, ierakstot telefona, pēc tam to materiālu var nošērot, kādam uzreiz nosūtīt, un mēs izmantojam dubultu jaudu, gan telefona procesoru, gan tā ārējā procesora jaudu. Un blakus mēs varam vēl redzēt vēl vienu jaunumu, tas ir Ninja Ultra rakstošs monitors, kas spēj sevi ierakstīt līdz 8K video materiālu, 12 bitu krāsu izšķirtspēja, tā teikt. Jeb jauns formāts, piemēram, pieslēdzot pie kaut kādā Canon R5, kas prot filmēt 8K, mēs varam dabūt tur rakstīšanu ProResa ar vēl lielāku un labāku izšķirtspēju un attēla kvalitāti.
Daudz ražotāju nosaukumi bija izskanējuši šajā video. Daudz preces bija nosauktas un minētas šajā video garumā. Skatieties aprakstā saites uz ražotājiem, uz produktiem, uz mūsu weblapu. Nāciet pie mums ciemos, jautiet par tiem produktiem. Mūsu eksperti noteikti jums visu pastāstīs un palīdzēsim jums piemeklēt labākus risinājumus. Līdz tikšanās nākamajā video, un noteikti mēs apmeklēsim šo izstādi vēl nākamgad, lai atkal jums pastāstītu par svaigākiem un interesantākiem jaunumiem.